Darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Attim Švinkam. Arī lēmuma projekts saistīts ar jau pieminēto pieprasījumu ministram Attim Švinkas kungam un iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Edgars Tavars, Ilze Indriksone, Jānis Vitenbergs, Viktorija Pleškāne, Jekaterina Drelinga, Jeļena Kļaviņa, Andrejs Ceļapīters, Kristaps Krištopāns, Maija Armaņeva, Edmunds Ziltiņš, Ilze Stobova, Ramona Petrāviča un iesniedzēja vārdā deputāte Linda Liepiņa. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, ir cilvēki, kuri nav mūsu laika vērti. Un tāda tipa cilvēks ir Erikas Siliņas valdības satiksmes ministrs Attis Švinka. Un jums ļoti vienkārši jautājums. Jūs protat lasīt, ministra kungs? Pirms jūs šodien nācāt uz Saeimas sēdi, jūs izlasījāt, par kādu jautājumu jums bija jāsniedz konkrētas atbildes Saeimas deputātiem. Tas bija konkrēts pieprasījums, kura nosaukums ir par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālas nozīmes maršrutos. Tieši tik vienkārši. Tā vietā, lai parādītu, ka jūs nozari pārzinat labāk kā deputāti Viktorija Pleškāne, jūs izvēlējāties būt par caurumu barankā, kurš nepasaka pilnīgi neko par pieprasījumu. Pilnīgi neko. Kad jūs vairāk kārtīgi no tribīnas pieminējāt 90. gadu uzpirksteņa biznesu, man prātā ienāca tajos laikos tik daudz reklamētās karstās telefona līnijas piezvani, tu būsi mans vergs, darīsi visu, ko es likšu. Kaut kādas paralēles taču ir, ministra kungs, ar telefona līnijām, vai ne? Tās, kuras maksā $1,5 miljonu. Vakar pieprasījuma komisijas sēdē jūs sacījāt, es citēju, es neesmu ilgadējs politiķis, man ir grūti nākot no privātās sektora pieņemt politisku lēmumu. Tie vakar bija jūsu vārdi, bet šeit tie lēmumi ir tieši tādi, tie ir politiski, ar politisku atbildību, ar atbildības uzņemšanos. Un jums no tā visa ir apaļa nulle. Tā vietā, lai uzņemtos atbildību par savu neizdarību, jūs šantažējat konkrētus pārvadātājus un ostas. Ventspils ostas 15 miljonu barters savas svētās Stambulas govs aizstāvībā vispār būtu atsevišķa romāna vērts. Es ceru, ka jums, progresīvie, ir tik daudz prāta, lai saprastu, cik bīstamu spēli jūs spēlējat. Pusi Latvijas saucot par Kremļa aģentiem un ar vardarbību cīnoties pret vardarbību. Un visbeidzot, ZZS. Šādi cilvēki Latvijas valdībā un šāda nespējnieku valdība šodien ir tieši jūsu ZZS atbildība. Un tas, ko mēs dzirdējām no Švinkas šodien, ir ņirgāšanās par parlamentu un ņirgāšanās par Latvijas sabiedrību. Un ZZS šodien tā jau ir arī jūsu atbildība. Aicinu padzīt Attu Švinku no satiksmes ministra amata jau šodien. Paldies par uzmanību.